Sveiciens visiem! Pirmām kārtām vēlos jums novēlēt laimīgu šo jauno gadu. Un ar jauno gadu iesāksim jaunu rubriku. Atcerieties, tad man bija LED lampa un teicu, ka kopā mācīsimies lietot gan LED lampu, gan gēlišu nagu lakas, gēlu nagu lakas. Šodien ir tā diena. Situsi, kad tad arī izmēģināsim šo lampu, gēla nagu laku. Izvēlēju, tagad viņa ir sarkana, bet kā nonāk siltumā, tā viņa paliek caurspīdīga, balta ar tādiem nelieliem spīdumiņiem. Sāksim ar to. Tāpat arī ir atnākušas tops un bāze, tādas mazas pudelītes. Primeri jau jūs tā kā redzējāt, to es rādīju. Un būs vajadzīgs vīlīte, instruments kutikula atbīdīšanai, tāpat arī acetona pildītas salvetītes, kas mažo pēc zemenēm. Un vēl izmantosim šo balto nagu laku. Es nezinu, vai viņu tā var nosaukt. Apliksim apkārt nadziņam, ja nonāks gēla nagu laka ap nagu, tad viņi nepiekaltīs pie ādas, bet uz šī caurspīdīgā, es nezinu, kā viņi īsti sauc, tāds. To redzēsim, vai izmantosim. Bet, tad ķersimies klāt. Es nezinu, vai es video visu laiku tā kā runāšu, bet, skatīsimies, kā sanāks. Jau pietiks šim visam lielajam, tā kā neliels intro bija. Tad ķersimies klāt. Pirmais, ko tā kā darīsim, tad ir apvīlēsim nadziņus. Es viņus jau tā kā esmu apvīlējusi. Daudz man nevajadzēs vīlēt, bet, tomēr. Atbīdīsim tās, paņemšu lampu nospagājā, atbīdīsim tās kutikulas. Instruments arī no eBay tika pasūtīts. Kutikulas atbīdījuši, tad ņemsim ar tādu kā smalkāku vīlīti, apvīlēsim vīlēsim nost paša nagu plāksnī. Labāk tā kā turētos gēla nagu laka, tad ir jāapvīlē šī nagu plāksnīte. Ļoti daudz nē, bet, mazliet vajag. Tā. Tagad otrai rociņai. Otrai rokai ļoti grūti ir izdarīt. Pat cik esmu labroce, tad ar kreiso roku ir diezgan grūti darboties. Bet, mēģināsim. Laikam tā kā pietiks, es tā ceru, jo, vairs nav kur, tagad viņi izstāv šādi, tad es tos visas šīs putekļus noslaucīšu ar šīm salvetītēm, kas bija gēla lakas noņemšanai. Pēc spirta, tad es domāju, ka šis būs labāks nekā acetons. Es tā domāju. Neesmu pārliecināta, bet, tā domāju. Tā, esam noslaucījuši. Šo balto es izmantošu šim nadziņam, pat cik viņš man ir ļoti īs. Pārējiem es nezinu, vai izmantošu, bet šim nadziņam noteikti. Nedaudz sakartīsim viņu.
Viņš ir kā tāda, nu, kā līme, lai vienkārši man tur neiet virsū tā gēla nagu laka, un tad apkārt vienkārši jau uzkļēc kāju virsū. Nu, viņš nožūs un ļoti viegli ir viņu tā kā noņemt nost. Varbūt te nedaudz, lai nepierauj klāt man, pa cik esmu iesācējis, nu tad uzliksim uz tiem galiem arī nedaudz. Nu tā. Šai rokai es domāju, ka nē, tikai tai, kurai tas īsais nadziņš ir. Nu tā, tie ir kārta primerim. Nu tad krāsosim viņu virsū. Tāds diezgan šķīdrs viņš ir. It kā minūtei esot jāpaiet, līdz kamēr viņš tā kā, nu, nožūst vai kaut kā, nu, lai nožūstot. Nu, tad otrai rociņai. Tāds baigi eļains. Varam skrūvēt ciet, likt malā, jo tas mums vairs nebūs vajadzīgs. Nu ko, jāpagaida minūte, nu tad pagaidīšu minūti. Tad ķersimies, es tā ceru, ka minūti pagājis, nu tad ķersimies klāt. Tad mums ir vajadzīgs bāzes kārta, šī te. Un tad būs pēc gēla naglaka šis tops. Nu tad krāsojam virsū mūsu bāzi. Varbūt arī jāsakrata. Nu ko? Sākam. Ko es tā kā zinu, kad nedrīkst ļoti tuvu laist kutikula zonai, jābūt vismaz kādam 1 milimetram nos no kutikulas. Nu, tad pāri nelaižam uz kutikulām, bet nu, tādu 1 milimetru nos no kutikulas. Viens nadziņš. Nu, ko tagad liekam lampā uz 60 sekundēm. Liekam uz 60. Droši paliek nedroši. 60 sekundes ir pagājušas. Nu tad krāsosim virsū mūsu gēla nagu laku. Viņa tagad ir sarkana, bet skatieties, viņu uzliekot uz nadziņa, paliks tuliņ pat balta. Viņa tāda baigi bieza ir. Jānoņem nost tas liekais. 1 milimetrs nos no kutikulas, tāpat arī ar gēla nagu laku. Nu, redziet, viņa tāda balta paliek. Ļoti skaisti būs, ja pat cik teikt ārā augsts paliek, nu tad izejot laukā, viņa būs uzreiz sarkana. Pēc tam pamēģināsim ar ūdeni to pašu izdarīt.
Nu tā, viens nadziņš ir. Kārta otram. Droši arī uzrakstiet komentāros, kā jums labāk patiktu, kad es tā kā tagad runāju, kad filmējam šādus video, vai labāk mūziku, bet, lasot jūsu komentārus, saprotu, ka jums mūzika nepatīk. Tad varbūt šiem video jūs vēlties mūziku fonā, nevis klausīties, ko es te runāju. Varbūt tā jūs vēlaties. Droši rakstiet komentāros, kā jūs gribētu. Man, ja godīgi, tagad jau patīk. Bet ļoti grūti ir saprast, ko tu krāso, pa cik viņa ir caurspīdīga. Ļoti, ļoti grūti tā, noprast, jo tie spīdumi daudz nelīdz. Nu, ko? Liekas, kad esam uzkrāsojuši, liekam atkal uz 60 sekundēm lampā. Nu, šādi izskatās, iznākot no lampas. Es domāju, ka otru kārtu noteikti neliksim pirmajai reizei. Pietiks ar vienu kārtu, un tad mums tagad ir jāliek pāri mūsu tops. Tā, tops šī. Nu tad krāsojam pāri. Liekam arī uz 60 sekundēm. Un tagad visu to pašu ar rīkšķi un pārējo ar otru rociņu. To es visu izdarīšu aizkatrā un parādīšu gala rezultātu. Nu, lūk, gala rezultāts. Abas rociņas ir uzkrāsotas. Un tagad parādīšu, kā viņi tad maina to krāsu. Pudelītē viņa bija sarkana, un tagad viņa man ir caurspīdīga. Skatīsimies, kas notiks, ka uzlaidīs to augsto ūdeni virsū. Sarkani. Un tagad arī var apskatīties, kādas ir nepilnības. Īstenībā pirmai reizei nadziņi esmu tīri apmierināta, rauku šeit kaut kāda šmucīte ir bijusi, ir mums, bet, kopumā esmu apmierināta ar to, kāds ir rezultāts. Ko, tas arī viss. Ceru, ka jums patika, un pagaidām atā!